Vai viņa visu zina par mūsu dzīvi Volhovā? Visu. Un arī to, kādēļ man aizsūtīja uz virsnieku kursiem? Nē. To viņa nekad nebūtu sapratusi. Atceries, es glābu Zīgiju. Tas gūsteklis laikam bija latvietis. Es visu labi atceros. Jā. Es visu atceros, Ričs. Arī man un Zigim likās, ka būs grūti kādreiz ar tevi runāt. O, tas ir interesanti. Bet es Berlīnē pirmo alus kausu izdzēru uz jūsu veselību. Ko? Bērnu dārs. Roza! Mierā! Sifričus! Der Herr Unterschulführer. Der. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Und der Kleine auch. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Эх, латвieši, kauns no ģenerāļa von Pillera. Rīt uz kara tiesu. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Par sievietēm jūs nerunājat, kartis arī neviens nav paņēmis līdzi. Nu ko, varbūt uzdziedāsim. Nekad, nekad tā nemīlēju dzīvi. Alfon. Aizmirsies. Tas ir no vienas operetes. Tur arī viena šāva, bet pirms tam viņš ilgi dziedāja. Alfon, kas būtu, ja tagad atnāktu Krievi? Ko viņi ar mums darītu? Arī nošaut. Velns viņa zina. Pēc viņu modas mēs būtu tagad kā tādi politieslodzītie. Bet plašās dzimtenes vārdā viņi to var izdarīt gan. Dzimtenes? Bet kas tas ir, dzimtene? Mums bija latiņu valodas skolotājs. Kad ienāca vācieši, viņš Jūrmalā aizdedzināja sinagogu un nošāva visus, kas tur bija iekšā. Dzimtenes vārdā. Tas ir dumjš piemērs. Dzimtene, tā ir vieta, kur tu esi piedzimis un viss. Bet es piedzimu jūrā. Uz kuģa.
Nu, tad tu esi komunists, bez dzimtenes. Es? Es nezinu, kas es esmu un kas neesmu. Bet cik ilgi var nezināt? Mums to vajadzēja zināt jau pirms mēneša, pirms gada, pirms 2. Puikas, es uzrakstīju jaunu dzēju. Paklausieties, tas ir par mums. Nemiera un gaidu pavasaris. Satraukti zem sērsnes maldās strauts. Piedod, mana dzimtene, ja vari. Tavā vārdā ciests un melots daudz. Dzimtā zeme, tu man balsi devi. Tevis dota krūtīs lepnas sirds. Kā lai klusēju? Kad klusējot par tevi, taviem dēliem bija bez cīņas mirti. Skan jau nekas, bet dzejnieks no tevis vairs neiznāks. Rīt tevi nošaus dzimtenes vārdā. Un mani arī. Mūsu rotā ir 2 diennakts jāsadz vāciešu atkāpšanās. Halo! Halo! Ulterkungs! Halo! Zini, ko, Arnold? Nu, vienreiz ir beigas. Vai tu to saproti? Ja vācieši uzspridzinās Knipeldambi, mums ir visas tiesības padoties. Es viņu deniešu. Pārējie puikas gan varētu. Viņi ir mobilizēti ar varu. Bet ko tu bolševikiem pastāstīsi par biķernieku mežu? Cik tūkstoši tu toreiz nošāva un kādēļ? Nevienu. Tu šāvi. Es tikai pievedu šņabi. Un ko vēl tu darīji? Fotografēju. Bet varbūt es to darīju, lai vēsturē paliktu dokumenti par visu, kas toreiz notika. Nevajag tik daudz dzert tad. Kur pārējās? Nav. Paši izpirkāt. Muļķis. Bet tos 3. Tu zini Purmālī. Labi pazīsti? Nē. Es arī nē. Atbrīvosim kaušļus. Kāpēc? Muļķis. Viņi ir. Ja pēkšņi puiši atsakās. Mēs būsim viņa atbrīvotāji. Ejam. Neatgādini, ka viņas kāds ar varu mobilizējis. Tu nebūsi tas, kas lasīs lekcijas par starptautiskajām tiesībām. Ejam! Tā. Savu negodu izpirksit kaujā. Ar asinīm. Janci, dzīve tomēr ir skaista. Velns, kas viss nav pārdzīvots, un tomēr mēs esam atkal kopā. Trūks tikai Zigad. Bet ja nu atveras durvis un pēkšņi ienāktu arī viņš, var taču notikt tāds brīnums. Zigas vairs nenāks. Tu esi pilnīgi pārliecināts?
Sigis nomira uz manām rokām. Kad? Kur un kā? Runāsim par Zigi kādu citu reizi. Jansī, man tas ir ļoti svarīgi. Nu kā draugam? Viņa tiešām vairs nav. Nu, nerunāsim par to. Vismaz šovakar ne. Nu, labi. Bet tu pats, Ričs, tu esi kļuvis šais aizvadītajos gados tāds... Kāds? Hei, tu... Jansi! Volkovieši, cita ceļa mums nav. Nu, padomājiet paši. Vai bolševiki kādu mums taupīs? Nevienu. Šito formu, kas mums mugurā nemīl ne Krievi, ne Angļi, ne Amerikāņi. Tikai Vācijas uzvara var būt mūsu uzvara. Un tādēļ 48 stundas namēs ēt šeit turēsies. Viss notiek plānveidīgi. Knipeldām mēs viņam nevarējām atstāt. Gan mēs cauri purvam kaut kā izkulsimies. Bet 2 diennaktis šajā purvā aizliegts mirt. Hei, Zigi! Purvālī! Nu, Mainīsimies. sēdi vien. Es vienmēr apskaužu tevi. Kāpēc? Nu tā. Tu vismaz zini, kā ir, kad tevi mīl. Kad tu pats mīli. Bet es vienu meiteni esmu skūpstījis. Viņa bija aizmigusi. Jā, bet ja paliekam dzīvajos, tad man būs visas iespējas apskaust tevi. Pirmās kāzas, pirmie mēģinājumi sadzīvot ar sievas māti. Pēc tam otrais viss iznāk daudz vienkāršāk. Bet es apskaužu jūs abus. Jums vismaz nav bailes. O, un kā vēl? Jums nav jābaidās no leitnanta. Viņš tikai vienīgu reizi paskatījās man acīs. Mobilizācijas punktā. Un kas tad tu esi meitene vai, ka tev acīs jāskatās? Dzēliek, raksti savus dzejas un nefunktierē. Leitnants baidās no manis, jo viņš saprot, ka var ielaist tam lodi pakausī. Tādēļ jau kaujā mēs nekad nestāvam viens otram blakus. Viņš nāk no policijas bataljona, brīvprātīgais. Nu, un tad? Pulka komandieris Jakums arī? 40. gadā tēvs bija fabrikas vietējā komitejā. Kad atnāca vācieši, viņu apcietināja un nošāva. Esot bēdzis. Kā šodien atceros to smailo degunu un šaurās.